es tagad esmu domājusi tā. Nu, cits saka, Dievu es neesmu redzējis, Dievs es nezinu, es viņu neesmu redzējis. Bet es ticu, mūsu pasaule ir radīta, kas viņu radīs? Kas radīs cilvēku? Smadzenes, visus, domāšanu. Tad jau mēs neesam haotiski radīti. Viss ir sakārtots, viss cilvēka ķermenis, tā ir augstākā vara, un to visādi. Citu zemes nosauc tā, cits tā. Tas ir Dievs, visu augstākā vara pasaulē. Radījis cilvēku, vienalga arī dzīvnieku. Arī dzīvniekam savu domāšanu, skudrai, putniņam, katram ir sava doma. Nu, tāpēc es ticu, ka ir augstākā vara, kas pasauli radījusi. Nu, tas ir Dievs. Tas ir Dievs. Un es ticu, ko es runāju, piemēram. Viss tas iet augšā. Manas domas tās izplūst. Un nekad nevajag nosodīt cilvēku, tas ir tāds, tas nelabi. Dievs to redz, augstākā vara, un viņš izšķir. Nevajag cilvēku, kaut viņš ļaunu darīs. Es neesmu sodītājs. To augstākā vara dara Dievs. Nu tā kā es tā, lai cilvēki saprastu, kad visaugstākā vara pasaulē, tas ir Dievs. Arī citā zemē varbūt citādi nosauc, bet kas radīs pasauli, tas ir Dievs. Jā. Un Dieva svētība mūsu, tāpēc mūsu zeme Latvija ir himna. Dievs svētī Latviju, tad tā ir mūsu Dieva zemīte, tas svētī debesu Tēvs, mūsu Latvija, lai te miers būtu, lai neiebruktu iekšā briesmoņi kādi, kas kāro mūsu valsts. Katrs cilvēks, lai dzīvotu mierā, godībā un visa jaunatne, lai augtu un attīstītos. To es vēlu. Jā.